Karoča, sasaldēta vista, beigsies derguma termiņš pirms vairāk kā 10 dienām. Tikko bišķiņ ieliku, atsaldēts, stundu maks stāvēs ārā no saldētavas. Liksim virsū uz tā, redzēsim, bišķi nesmaržo pārāk labi, bet pamēģināsim, varbūt sanāks. Viņš sprakšķies nenormāli tagad, bet ko tik neizdarīst kojās. Davai. Es domāju, ka būs labi izskatās īri. Būtu vienkārši jāgaida, kamēr atsals viņš kopā cepjoties. Redzēs. Varbūt man būs pļutka no šitā, bet cerams, ka nē. Kāds ir bada? Tomēr es esmu kā tāds mazs eksperiments. Ja ir derguma termiņš beidzies, gaļai, bet tu viņi esi iekšā ārā saldētavā līdz vai būs sūdīgi vai nebūs sūdīgi. Garšo bišķi dīvaini, bet es domāju, ka būs labi. Kroču, viss ir apēsts, normāli apēsts, ir pulkstens 19:30 un arī tā gaļa ir apēsta. Pagaidām jūtos tīri ok. Daži tie gabaliņi nebija teikt good, bet tas ir es domāju, ka būs šķigniekā tomēr jauns ķermenis un viss tas. Bet, ja būs sūdīgi, tad es jau kā rītdien iefilmēšu mazu klipiņu. Tagad jau ir otrās dienas rīts un es jūtos tīri labi. Vakar es pat nedomāju, ka šajā kanālā par vēdera izēju runāšu, bet bija tīri good. Un, jā, ja tev ir tāda gaļa, kas ir stāvējusi varbūt pār derguma termiņam, ja tu izmanto tā kā termāli, tā kā ar temperatūru viņu apstrādā, tās bakterijas vienkārši nomirst. Tāpat kā pienā, pasterizējot un visu to, tās bakterijas nomirst, varbūt viņš garšos mazliet savādāk, dīvaini. Daži gabali, protams, nepārāk tā kā reāli redzamā puvušu vai bojātu gaļu neēda, bet šādā gadījumā, tā kā, ja viņš bišķiņ tā smarža, viņi pirmkārt pazūd, tagad viņi izcep. Un, jā, ok, varbūt daži gabali garšos, tur bišķi savādāk, bet tā arī ir. Tā kā, tā nav nekāda savādāk, negaršīga garša, tā kā. Tas tā, turpina videk. Bet tā, pačko links aprakstā, un tas ir viss par šī video, tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sekni no pociņa, ja tev neesi to izdarījis, nospied to gaisā, aizsūt savam draugam, tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Bet nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.